Tātad labvakar vēlreiz. Un šodien es vienkārši izstāstīšu, iziesim cauri, izstāstīšu no savas puses, tā, lai maksimāli saprotam, tā, lai jūs tiešām saprotat, kā tad mēs to naudu te pelnīsim, kādi ir tie peļņas veidi un kas vispār ir ar ko ir jāsāk, lai mēs vispār varētu pelnīt naudu, un arī tā, ka mēs citiem piedāvājam šo iespēju, ko viņiem vispār teikt. Ja? Tātad iziešu visam cauri. Un tad es ceru, ka es iekļaušos 40 minūtēs, ja nu nē, tad mēs ienāksim atpakaļ, bet jebkurā gadījumā mēs ienāksim atpakaļ, jo sākumā vienkārši būs tā informatīvā daļa. Es jums tiešām iesaku ņemt, pierakstīt visu, ja, to, ko es jums rādīšu, stāstīšu. Man nav tāda baigā prezentācija sagatavota, bet man ir slaidi, tā kā, cik viņi būs lieli vai mazi, bet es domāju, ka jūs viņus saskatīsiet, tā kā, ja pēc tam, jo tas vēl viss tādā procesā ir, tā kā viņi arī vēl maina tos ciparus, un viņi tur arī vēl pārēķina, un pirmā versija bija tāda, un otrā versija jau ir tāda, tā kā kompānija tādā dibināšanas procesā viss kaut kas vēl mainās, bet ir jau tās lietas, kas jau ir zināmas, kad tā tas būs. Tas, ko mēs vēl nezinām, es arī teikšu, ja, tad jums, ka to mēs vēl nezinām, mēs vēl gaidām papildus informāciju. Vai sakot, sākot ar pašu pirmo, tad kā mēs vispār varam šeit sākt biznesu, kā mēs varam sākt pelnīt naudu. Ir divi varianti, kā jebkurš var sākt pelnīt šeit naudu, kas to vēlas. Pirmkārt, kā mēs varam? Tad pirmkārt, mums ir jāiegādājas sava sadarbības licence ar kompāniju. Mēs nevaram vienkārši piereģistrēties un teikt, maksā man naudu. Mums ir vajadzīga licence. Mums ir atļauja, ka mēs varam sadarboties un kompānija mums maksās naudu par izdarīto darbu. Licence ir 49 eiro. Un mums šī licence ir jāpērk katru gadu reizi gadā. Līdz ar to, ja jums kādam, piemēram, ir doma, ka es tagad, es jau principā neko te darīt negribu, bet man te tā patīk, es te tā piereģistrēšos, tagad par licenci nav jāmaksā. Tāpēc, ka mēs esam tādā ienākšanas fāzē tirgu līdz 5. decembrim. Pēc 5. decembra par šo licenci jau būs jāmaksā tie 49 eiro. Un, ja kādam no jums ir doma, ka, varbūt es pats nemaz negribu īsti darīt, ja, vai piemēram, es tur piereģistrēšu kādu partneri ar to komplektu, jo klientiem komplektu nebūs. Klientiem ir veikals, kā jebkurš internetu veikals, klients iet internetu veikalā, jūs viņu piereģistrējat bez maksas, protams, ja tas tā būs arī uz priekšu. Klients iet un pērk produktu pa pilnajām cenām. Viss, nekādas atlaides, nekas, tas, kas ir veikalā, tas ir klientam. Bet tagad es stāstu par tiem, kas tiešām grib nākt un pelnīt. Tātad ir divi varianti. Cilvēks iegādājas licenci par 49 eiro un sāk pelnīt naudu. Otrs variants. Cilvēks iegādājas licenci plus kādu no starta pakām un sāk pelnīt naudu. Tad ir divi varianti. Arī uz priekšu būs divi varianti. Tagad, kur ir tas bonus tiem, kas ir tagad jau piereģistrējušies? Un, ja jūs pērkat savu starta paku kā partneris, jo starta pakas būs tikai partneriem, klientiem paku nebūs kā tādu vispār. Klients iet un taisa sev pats paku, pērk cik daudz, ko viņš grib. Ja, partneriem būs konkrēts piedāvājums. Tur mēs arī apskatīsimies, kāds ir tas piedāvājums. Un bonusiņš ir tāds, ka līdz 5. decembrim tie no mums, kas mēs gribam tiešām pieņēmuši esam lēmumu, ka mēs gribam šeit pelnīt naudu, ka mēs gribam būt partneri, mēs nopērkot starta paku, mums nebūs jāpērk licence 5. decembrī vai pēc 5. decembra. Tātad mēs ietaupam 49 eiro, mums nav jāmaksā. Ja kādam no jums, piemēram, tā, ka galīgi nav tās naudas pēc starta pakai, nav nekādu variantu, bet pelnīt gribu. Tad pēc tā 5. datuma, tajā 5. decembrī vai pēc 5. decembra būs jāsamaksā tie 40, jāatrod tie 49 eiro un jāstartē biznesā. Ja, tā kā tie 49 eiro tādā gadījumā būs jāmaksā. Ja jūs tagad startējat līdz 5. decembrim ar kādu no pakām, vai no ar founder paku, vai ar maziņo paku, vai ar lielo, vai ar vidējo paku, ir 4 veidu pakas pašlaik, tad jums licence nav jāpērk. Savukārt paies gads,
Ja, piemēram, tagad ir novembris, nākamā gada novembrī jums atkal, arī man tajā skaitā, arī jums ikvienam, ja jūs gribēsiet pagarināt šo te sadarbību, nevis vienkārši būt klienti, tad jums arī būs jāmaksā šī te licence, kas ir 49 eiro gadā. Tas ir pirmais solis. Nākamais, ko es gribu ar jums izrunāt, ir, kad mums būs 4 veidu algas. Nu, tie, kas jūs ejat darbā, jūs saprotat, kas ir alga. Jums ir viena veida alga. Nu, tas cipars, cik ir, tik ir. Šeit ir 4 algas, 4 dažādas algas. Es jums runāju tā, lai jūs tiešām saprotat maksimāli, ko es jums stāstu. Pirmā alga būs par darbu ar klientiem. Tātad, ja prece nonāk pie klienta, klients pērk, jums maksā kompānija. Kur jums kompānija maksās? Varētu būt jautājums, vai ne? Kompānija jums maksās Amerikas bankā. Mums katram tiks piešķirta Amerikas bankas karte, un tur mums skaitīs naudu. Tātad, ja kādam ir tāds iekšā kaut kāds stresiņš, ka nedrīkst tur uzrādīt naudu kaut kur, vēl kaut kas, jūsu nauda būs Amerikā. Neviens jūsu naudai netiks klāt, izņemot jūs. Ja, tā kā par to vispār nav nekāda stresa. Mums visiem tiks atsūtīta mazā viza kartiņa, mēs ejam veikalā un pērkam, ko gribam, cik gribam, kad gribam, ja, par nopelnīto naudu. Nu, man liekas, tas ir riktīgi forši. Bet labi, turpinam par to, par ko tad mums maksās. Tad tas ir pirmais, par ko mums maksās. Neprasiet man tagad, cik daudz no konkrētās pārdotās pudelītes jums būs tas procents un tā komisija. Mēs vēl to neviens nezinām. Bet to mēs drīz uzzināsim. Es domāju, ka līdz 5. datumam mēs to taču uzzināsim. Tāpēc sekojam līdz informācijai un ejam klausīties tad, kad būs stāsts par klientiem. Tā kā klientiem programma būs ļoti interesanta. Klienti varēs rekomendēt jums savus paziņas draugus, savus cilvēkus. Viņi kļūs jums kā partneriem par klientiem, jo viņi strādāt negrib. Klienti, ko grib klientiem, gribās produktu bez maksas. Taču šeit reti kura kompānija piedāvā kaut ko tādu. Šeit ir tas, ka klientiem nav nekādas pakas, nav nekādas produktu atlaides, bet klienti varēs dabūt produktu bez maksas, 100% atlaide. Bet klientam kaut kas būs jāizdara. Viņam būs jāatved tev 3 klienti, kas kaut ko nopērk veikalā. Un tad viņš savu produktu dabū pilnībā bez maksas, kompānija viņam atsūta. Ja nevis mēs, bet kompānija to dara. Tā ir tā kompānijas akcija. Bet par to vairāk, par to klientu daļu mums vairāk stāstīs. Tā būs atsevišķa tikšanās, un tad mēs visu uzzināsim. Tagad mēs to vēl nezinām. Es arī nezinu, es tikai stāstu tik tālu, cik es zinu. Tā ir pirmā alga, kas mums būs, bet tur es neko konkrēti tagad nevaru pateikt. Tad vēl mums būs vēl 3 algas. Kādas mums būs algas? Otrā alga. Tātad tās nākamās 3 algas mums būs, tad, ja mēs gribēsim arī strādāt ar partneriem, veidot partneru komandu. Tā pirmā alga būs tiem, kas grib strādāt ar klientiem, un šīs nākamās 3 algas būs tiem, kas grib strādāt ar partneriem. Tātad tūlīt veru vaļā, kas man te tagad ir savērts, tā, lai jums būtu vizuālais materiāls, lai jūs saprotat, par ko es runāju. Tā, bišķi pacietību. Tūlīt. Tā. Pirms mēs ejam pie tās nākamās algas, ir svarīgi, ka jūs tagad piefiksējat šo, ko es rādu. Es pat jums iesaku. Tā, tot nošārošu, lai jūs redzat. Tā, mazu mirklīti. Tā, ir redzams, vai ne? Bildīti nav īpaši maza, bet jūs varat redzēt. Tad iziesim cauri tām pakām. Ja? Kāpēc tas ir svarīgi, lai jūs tālāk sekojat līdz informācijai un jūs saprotat, kas tie tādi pa mistiskajiem punktiem, par kādiem punktiem mēs tagad Johaidī ārā runājam. Tātad šīs būs tās pakas, kas būs partneriem. Klientiem tādas nebūs, tas būs tikai partneriem. Tātad mazākā partneru paka būs $199,99. Un punkti, to jūs pierakstiet tagad sev kladītēs, lai jums ir. Ja, lai jums nav jāmeklē pēc tam, tā, ka jums tiešām reāli vajadzēs jāmeklē un jāvandās datorā, kur tam man bija, kas tam man bija, labāk pierakstiet, lai jums ir, un tad jums būs viegli saskaitīt un sarēķināt, cik tad jūs to naudu gribat nopelnīt un kas tā jums priekš tā ir jāizdara. Tad mazākai šai te pakai, ja jums kāds partneris nopērk šādu te paku, tad tā paka jums dod 20 BV punktus. To vajag piefiksēt, lai jūs saprastu tālāk, par ko mēs runāsim. Tālāk, kādas mums vēl bija pakas? Aha.
reku nākamās pakas, ja? Tad otrā paka pēc lieluma ir 499,99, nu $500, ja? Tad šai pakai punktu skaits ir 50 punkti vidējai pakai. Tad ir vēl viena paka, lielā paka, saucās līderpaka. Viņa ir 999,99 $1000. Šai te pakai, protams, ir daudz lielāks punktu skaits, 100 BV punkti. Tātad maziņai pakai 20, vidējai 50, ļoti vienkārši atcerēties, un lielajai pakai ir 100 punkti. Tad ir vēl kāda paka vēl ir pieejama uz doto brīdi, vēl ir pieejama founder paka. Viņa ir lielāka par šo paku, satura ziņā tur ir daudz vairāk produkti un arī cena ir lielāka. Tā cena ir 100 nopaļojot, ne 100, bet $1500. Tā founder tēma ir atsevišķa tēma, bet ja kāda no jums nav redzējusi to video, ja, kā kļūt par founderi un ko tas vispār dod, tad jums to vajag noskatīties, lai jūs zinat, kā jūs atsakaties. Lai jūs saprotat to. Tas ir par to. Jo tā founder pakai arī būs 100 BV punkti. Ja? To ir svarīgi jums saprast. Tiem īpaši, kas jau ir daļu iemaksājuši, ja, pirmo daļu, tad nākamo daļu mums būs informācija, kad tas būs nākamnedēļ. Ja mēs varēsim apmaksāt, mums arī vajadzēs apmaksāt to otro pakas daļu. Un tai founder pakai arī būs 100 BV punkti. Nē, īstenībā es varbūt arī jums meloju, pagaidat bišķiņus, paskatīšos. 200 bija punkti, bija, vai ne? Es samelojos. Jā, nedaudz. Samelojos, ļoti labi, Līga. Tātad 200 BV punkti būs founder pakai, redzat? Ļoti, ļoti izdevīgi tas ir īstenībā. Es kaut ko citu sajaucu, es nezinu, es kaut ko sapatroju. Ok, labi. Tātad, tālāk, kas vēl ir svarīgi? Tūlīt jums parādīšu arī mans vakardienas jautājums, ko es uzdevu. Tūliņ. Tā, atradīšu. Tātad, kas ir svarīgi saprast? Saprast arī klientu, produktu punktus. Klientu produktu punktus nozīmē, ka tad, kad klients, nevis partneris, bet klients ies veikalā un pirks produktu. Vai arī, kad partneris, vienalga partneris vai klients, jūsu komandā vai jūs paši iesiet un pirksiet kaut ko pa vienam produktam veikalā, tad arī jums būs vienāds punktu skaits. Vienalga, vai tas esat jūs, vai kāds jūsu komandas partneris, vai jūsu klients, vai jūsu partnera klients pirks veikalā, tad tie punkti būs šādi. To varam apskatīties. Es vienkārši iegāju veikalā un uztaisīju screenshotu. Tātad redzat, enerģijas šokolādītēm būs 20 BV punkti. Tas ir svarīgi, lai jūs saprastu nākamo, ko es jums skaidrošu. Fulvika minerāliem ir 30 punkti. Kā tad? Neredzam attēlu. Jūs neredzat attēlu. Ok, tik kautrīgi, šausmas. Vajadzēja skaļi bļaut. Ok, ja? Enerģijas šokolādīte. Redzat tagad, ja? Ir, vai ne? Vajadzētu redzēt. Lūk, enerģijas šokolādītē, bet to jūs varat arī šopā iet un apskatīties, bet es jau izdarīju to darbiņu jūsu vietā. Tātad 20 punkti ir enerģijas šokolādītēm, fulvika minerāliem, redzat, ir 30 punkti, elderberry plūškoka končiņām imunitātei ir 14 punkti, imunitātes boosterim, ja kapsuliņām ir 30 punkti, tad vēl ir, šitas produkts mums nebūs tagad, ja, tā kā varam pat par to nerunāt, bet Amerikā viņš ir, ja, 40 punkti. Tad ir CBD eļļa, ja, mums arī tagad nebūs viņa, Amerikā viņa ir, ja, 50 punkti. Kurkumīns mums būs, tātad 50 punkti. Gēls sāpju noņemšanai 30 punkti un šis te melatonīns, ja, tajā pudelītē melatonīns ir 50 punkti. Redzat, kuri produkti ir visizdevīgākie, kuriem ir vislielākais punktu skaits? Melatonīnam, šķidrajam pudelītē, kurkumīnam un CBD eļļai. Ja, tiem ir visizdevīgākais punktu skaits 50 punkti. Paturam šito prātā un ejam tagad tālāk pa tiem bonusiem. Vislabāk, ka jūs pierakstītu sev, lai neaizmirstās. Tātad mums būs, atgriežamies atpakaļ pie tēmas, mums būs 3 algas. Tā, tūlīt atvēršu, kur tad mums tas tagad ir. Tā, jā, ir. Tātad pirmā alga būs star bonus, viņš tā arī saucās, redzat? Nē, neredzat, vajadzētu redzēt.
Tātad $400 star bonus. Kā jūs varat nopelnīt $400? Tātad šis te star bonus, viņš ir pieejams cilvēkam jaunajam, tikai jaunajam partnerim. Tātad arī mums viņš būs pieejams no 5. decembra. Līdz 14 dienas pieskaitiet klāt. Principā 30 dienas, pirmais mēnesis. Pēc tam viņš vairs nav spēkā. Tad stājās spēkā citi bonusi. Bet tagad tikai runājam par to star bonusu, jeb zvaigznes bonusu. Tad kā nopelnīt $400? Kas ir jāizdara? Pirmais punkts nosacījums – būt kvalificētam un aktīvam. Ko tas nozīmē būt aktīvam? Ir divi varianti. Viens variants. Tad, kad cilvēks startē ar licenci, viņš nav aktīvs. Viņš vienkārši ir iestartējis. Līdz ar to viņš šajā te star bonusā, zvaigznes bonusā, viņš nevar viņu saņemt. Viņš var viņu pildīt, bet viņš naudu tāpat nesaņems. Viņš $400 nesaņems viņu izpildot, jo viņš nav aktīvs. Kā cilvēks kļūst aktīvs? Tad, notiek apgrozījums zem viņa, nevis vienkārši ir nopirkta licence. Tad pirmais variants ir iepirkties veikalā pa 100 BV punktiem, tātad nopērkam 2 melatonīnus, kur ir 100 punkti. Tas ir pirmais variants, vai ja viņš pats nepērk, viņa klienti pērk. Piemēram, 2 klienti, viņš nopārdot melatonīnu 2 klientiem, viņš kļūst aktīvs. Otrs variants, tad viņš iegādājas licenci jaunais partneris un startē ar kādu no starta pakām. Mēs tikko izskatījām vai ar 20 punktu paku, vai ar 50 punktu paku, vai ar 100 punktu paku. Protams, kad ja visi startēs ar licenci un pārdos 2 pudelītes kaut kam vai paši nopirks, tur viņš arī sēdēs, jo patiesībā ir tā, ka ar to paku, ar kuru mēs startējam, to paku mums ir visvieglāk pārdot pēc tam tālāk nākamajiem partneriem. Tas vienkārši tā ir aksioma, jo vienmēr visi jautās, ar kuru paku tu startēji? Es jau paku nepirku, es jau tik to licenci nopirku. Tad jau es darīšu tāpat. Un tas aiziet automātiskā ķēdītē, un ja visi tagad pirks licenci un neko citu tad ne to bonusu, nekādu bonusu tad nav iespējams izpildīt. Bet tas ir jums stāsts, lai jūs vienkārši zinat, ka ir arī opcija tāda, ka paku var nepirkt, bet tad ir ļoti, ļoti grūti vienkārši izpildīt tos bonusus. Ir grūti. Daudz vieglāk ir vienkārši ņemam paku, galu galā tā ir izdevīgāka cena produktiem, tur ir diezgan forša atlaide un startējam vienkārši ar licenci un paku. Tātad, kas ir jāizdara, kas ir vēl jāizdara? Jābūt aktīvam, tad skaidrs. Startējām ar licenci, paņēmām paku, vislabākais variants, esam aktīvi. Nākamais, kas mums ir jāizdara, jāatrod 3 klientus. Tad 3 klientus. Nākamais, kas mums ir jāizdara, viss kā minimums var būt vairāk, bet kā minimums jāreģistrē 2 partneri. Tad izveidojas zvaigznīte 5 cilvēki. Bet ar to vieni pa maz mums ir jāsako līdzi tiem punktiem, tiem BV, jo kopā, redzat, te rakstīts angļu valodā ir with a total of the least 350 BV. Tad jābūt, lai sasniegtu to pirmos zvaigznes bonusu, tos nopelnītu $400, ir jābūt apgrozījumam bez paša pirkuma. Tas ir, tur neiet jūsu pirktā paka iekšā. Tas ir tas, kas notiek ar jūsu klientiem un jūsu partneriem un partneru klientiem un partneriem. Tas ir tie 350 BV. Šai gadījumā vēl nav nekādu komandas dziļumā, tas ir vienkārši mans pašu personīgais darbs. 350. Tātad. Un tur vēl sadalās, ka ar 3 klientiem jābūt apgrozījumam ir 150 BV. Kā jūs redzējāt, melatonīns vai kurkumīns, ir 50 BV. Tātad 3, pārdodam 3 kurkumīnus, 3 klientiem. Nevarat izdarīt easy. Kas tu ko neizdarīt? Vienu burciņu jau katrs paņems. Un tā kā kurkumīns un melatonīns tādā ziņā ir ļoti labi produkti, jo tur vajag tad mazāk strādāt. Lūk, tā kā 3 klientiem pa 3 burciņām kurkumīna. Tas ir izdarīts. Tagad ar tiem partneriem, cik mums vajag punktus, lai dabūtu šo te bonusu? Mums vajag 200 BV punktus. Atceramies, 200 BV punkti, kā mēs varam dabūt 200 BV punktus? Cik bija tām partneru pakām tie punkti? Maziņai pakai bija 20, vai ne? Tur vajag baigi daudz tos partnerus, vai ne? Ja ar maziņajām pakām viņi startēm nedod Dievs vēl ar licencēm.
un 100 punktiem, tad tur vajag, tur vajag pašīt, tad tur neies krastā. Un tad līdz ar to, ja, piemēram, tev iestartē 2 partneri ar lielo paku, ja, kur ir 100 punkti vienai pakai lielajai, tad iet cauri. Tad tiešām vajag tikai 2 partnerus un viss, un lieta izdarīta. Bet ja visi startē ar mazajām paciņām, tad ir parēķiniet paši, cik tur sanāk, 10, ja? 10 partnerus vajag, lai šo bonusu izpildītu. Personīgos 10. Ir jāpastrādā krietni tad. Lūk, un pirmais līmenīts ir izpildīts, $400 ir nopelnīti. Ja gribam vairāk, un tas ir jāizdara pirmajās, redzat, te vēl ir nosacījums tam. Tas ir jāizdara pirmajās 14 dienās. Tātad es iestartēju, un man sākās 1, 2, 3, 4, un aiziet 14 dienas. Un tātad 2 nedēļas. 2 nedēļās tas ir jāizdara. Ja, tas ir ātrajiem, kas grib tiešām to bonusu nopelnīt. Nevis, kas, es te palietošu, es vēl padomāšu, un tad es varu būt, tad tas bonus ir gar degunu uz visiem laikiem, jo tas bonus ir tikai vienreiz dzīvē jaunajam partnerim 1. mēnesī. Pieņemam, ka pirmais līmenis, pirmā zvaigznīte ir uztaisīta pirmajās 2 nedēļās, ejam tālāk. Ko vēl var iespēt 1. mēnesī? Tad var uztaisīt vēl to pašu, nodublēt to pašu vēlreiz. Un tad tu saņem $800. Tad, ja šito izdarām, tad kam ir jābūt? Ir jābūt tam pašam aktīvam, tātad ar savu paku jābūt un ar licenzi. Licenzi nedod aktivitāti, tā dod tiesības pelnīt. Bet paka dod aktivitāti, tad ir jābūt 6 klientiem, 6 kurkumīnu burciņas jāpārdod 6 dažādiem klientiem, un jābūt 4 partneriem, kuri iestartē, katrs ar lielo paku. Ja tie 4 partneri iestartē ar lielo paku, ja viņi iestartē ar mazo paku, tad vajag 20 partnerus, ja, lai nopelnītu šo te bonusu. Jo te arī ir svarīgi skatīties atkal, redzat, lejā ir rakstīts 700 BV. Tad jābūt kopā 700 BV. Un tad te vēl ir 4. nosacījums, ka jākļūst ir par, jāsasniedz konkrētā kvalifikācija. Viņa tā saucās instant executive, pat grūti izrunāt, bet tas nav svarīgi. Konkrētā kvalifikācija. Bet, patiesībā tā, ja šos te punktus izdara, tad arī šo kvalifikāciju tu sasniedz. Tas vienkārši ir automātiski, tas tā notiek, jo, lai to kvalifikāciju sasniegtu, ir vajadzīgi tie 700 BV punkti. Lūk, tā kā tas, kas tika izdarīts 14 dienās, ir jāizdara vēlreiz nākamajās 14 dienās. Tātad 30 dienās mēneša laikā var nopelnīt šo te zvaigznes bonusu, kas ir €800. Ja cilvēks to neizdara 30 dienās, tad viņam ir tas bonus gar degunu. Viņš pelna citus bonusus. Par tiem mēs arī runāsim. Tā kā tas nenozīmē, ja es neizdarīju, viss cauri, biznesa beidzās, es eju projām. Nav te ko darīt vairāk. Nē, tas ir vienkārši tiem, kas grib to bonusu nopelnīt, kas viņi ātri sāk, ātri dara, iet tempā, tad to bonusu var nopelnīt. Ja reāli vienkārši dara un dara uzreiz ar pirmo dienu, nevis kaut ko fantazē un domā, kaut kad es sākšu. Tad tas iet garām. Savukārt, trešais līmenis šim te zvaigznes bonusam, ja tie pirmie 2, ja, pirmais, otrais ir tikai 1. mēnesī, katram mums personīgi iespējams, katram jaunajam partnerim, kas ir startējis. Kas sāksies mums, tas tagad vēl nav tas, ja, bet sāksies mums tas 5. decembrī. Un, protams, kad ir vieglāk šo izdarīt tagad, vai ne, kad ir vēl 4 nedēļas, ja mēs tagad skaitam no šodienas, jau vēl skaitam uz priekšu līdz tam 5. decembrim, nevis līdz 5. decembrim, bet vēl 5. decembrim pieskaitam 2 nedēļas klāt, tā es gribēju teikt. Pēc 5. decembra, tā kā 14 dienas ir 2 nedēļas vēl uz priekšu, no šodienas līdz tam, kuram tur datumam sanāk. Mēneša laikā ir vieglāk to izdarīt nekā 2 nedēļās, pareizi, tāpēc mēs esam privileģētā situācijā, ka mēs to varam jau sākt darīt šodien, jau tagad. Ja? Jau tagad mēs to varam sākt darīt. Un līdz ar to ir izdarīt daudz vieglāk, jo ir laiks vēl, dubultā laiks vēl ir palicis. Tad šis te 3. līmenis ir pieejams arī mums katram
arī uz priekšu. Katru mēnesi arī uz priekšu. Viņš nav piesiets konkrētām dienām. Jo kas tas ir? Tas ir, ja mēs palīdzam savam jaunajam cilvēkam uztaisīt šo te pirmo līmeni, šo te zvaigznīti savam jaunajam partnerim. Pat ja mēs jau būtu, piemēram, pusgadu jau bijuši kompānijā, jau pelnījuši, mums atnāk jauns reģistrējas zem mums, jauns partneris. Un mēs viņam palīdzam izpildīt šo pirmo līmeni. Ja mēs viņam to palīdzam, viņam tas izdodās ar mūsu palīdzību viņa 14 pirmajās dienās, tā jaunā partnera 2 nedēļās pirmajās, kad viņš ir iestartējis, tad kompānija mums samaksā bonusu $100 par to, ka viņam tas izdevās, ka mēs viņam palīdzējām to zvaigzni uztaisīt. Tas ir tas zvaigznes bonus. Tāds viņš ir. Un šis 3. līmenis, viņš saglabājas arī uz priekšu. Ja, ne tikai pirmajā mēnesī. Tad, ja mēs strādājam ar jaunajiem cilvēkiem, jaunajiem partneriem, vai par šo ir kāds jautājums, vai ir skaidrs? Tad droši ieslēdzat mikrofoniņus un prasat. Man ir skaidrs. Ir skaidrs, superīgi. Kuram nav skaidrs, droši. Tagad ir tas brīdis, kad vajag jautāt, ja kaut kas vēl ir jautājums. Klusums. Vai nu nekas nav skaidrs, vai nu visiem skaidrs. Nevar saprast tagad. Tā. Tas ir tas zvaigznes bonus. Tā, mūs vēl nemet ārā, bet mūs tūlīt, man liekas, izmetīs, bet nu labi, mēs varam paturpināt. Nākamais, kas ir pa bonusu? Nākamā alga. Nākamā alga mums ir quick-starta bonus. Tas ir atkal kaut kas cits. Pilnīgi kaut kas cits. Tas mums būs pieejams visu laiku. Tas nav piesiets nekādam, protams, reizi tā kā mēnesī mēs viņu varam izpildīt. Ne reizi mēnesī, bet vienkārši viņš ir pieejams visu laiku. Ja tas zvaigznes bonus ir tikai pirmajā mēnesī, 1. un 2. līmenis, tad quick-start bonus ir pieejams visu laiku. Tūlīt parādīšu, kāds viņš izskatās dzīvē. Tā, atvēršu. Tā, tas nav tas. Tā, kur būs. Tūlīt nošārošu. Tātad quick-start bonus arī ir domāts darbam ar jaunajiem, svaigajiem, ar jauni startējušajiem partneriem komandā. Tātad, šeit augšā redzat, ja, bronza, silver un gold. Tās ir tās pakas, kurām mēs jau izgājām cauri. Mazā paka dod 20 punktus, vidējā 50 un lielā paka dod 100 punktus. Tad, kad mums iestartē jaunais partneris pēc 5. datuma, ja, viņš iestartē. Pat nelīdz pēc 5. kaut vai tagad iestartē, vienalga. Ja, viņš iestartē. Tad mēs saņemam šos 20 punktus un no mūsu tiešā partnera, mēs nopelnam $20. Ja, piemēram, zem šīta partnera tajā mēnesī iestartē viņam jaunais partneris, tad mēs no šī viņa jaunā partnera mums arī kompānija samaksā $15 kompensācijā. Tas ir tas quick start vai early bird bonus, ja, viņš šeit nosaukt. Viņš katrā vietā kaut kā bišķiņ savādāk ir nosaukts. Bet tas ir viens un tas pats domāts. Tad, savukārt, ja zem tā partnera iestartē vēl viens partneris, ja, dziļumā, mēs jau tagad ejam dziļumā, skatāmies komandā dziļumā, braucam uz leju, tad mums kompānija samaksā $10. Savukārt, ja zem viņa 4. līmenī iestartē partneris, tad kompānija mums samaksā komisijās $5. Ja mums tur iestartē 5. līmenī, tad par to mēs neko nesaņemam. Mēs saņemam šo bonusu tikai līdz 4. līmenim. Un savukārt, ja mums, piemēram, iestartē ar to lielo paku partneris, ja, tad, protams, jūs redzat, ka ir atšķirība un diezgan liela naudā, jo tā paka ir krietni lielāka. Līdz ar to tā komisija mums ir lielāka, ja, $180. Un tad, ja tur zem viņa atkal iestartē 1, 2, 3, 4. partneris, tad šeit ir parādīta tā komisija, ko mēs nopelnam, ja mums iestartē tas jaunais partneris. Un tad te bija viens paraugs, tas nav šeit, tūlīt atradīšu, kur viņš, rekur ir parādīts.
tas ir tas pats bonus, ja, par ko es tagad runāju. Te ir vienkārši parādīts viņš vizuāli, kā viņš izskatās. Ja. Šeit ir, piemēram, iestartējuši zem tevis, ja ir iestartējuši 2 ar lielajām pakām, tad ir, rekur, pirmajā līnijā ir viens ar maziņo paku, tad ir ar lielo paku, un rekur trešais riņķītis, zilais riņķītis ir ar to vidējo paku. Un tad te ir sarēķinātas komisijas, cik tu nopelni. Tad 20 no šīs pakas, 90 no šīs pakas un 180 no šīs pakas. Kopā 290 eiro. Un, ja tur kaut kas notiek dziļumā, nu tad attiecīgi sarēķinam, kas tur, nu, te ir kļūdaina bišķiņa, ja? Tu vajadzēja būt 4 cipariem, te ir kļūdiņa. Bet, nu, galvenais, lai saprotat ideju. Un tad saskaitam tos visus bonusus kopā pēc tās iepriekšējās tabulas, ko es rādīju, atkal mums sanāk kaut kāda summa. Skatāmies, kas tur notiek 3. līmenī, kas notiek 4. līmenī, jo tik tā mums interesē, kas tur notiek, un sarēķinam pēc tam visas šīs summas kopā. Ja, un tas tiek skaitīts, nu, 1 mēnešā, nu, 30 dienās, 1 mēneša ietvaros, katru mēnesi uz priekšu, visu laiku, ja, tas tiek aprēķināts. Pat, ja tev tur iestartēja 1, nu, varbūt 2 cilvēki mēnesī, piemēram, nu, tad tev aprēķina no tiem 2, ja tev tur ir vairāk, nu, tad aprēķina vairāk. Bet tas ir tieši par jaunajiem, svaigajiem, tikko iestartējušiem partneriem. Tas ir tas quick start bonus. Vai ir skaidrs, vai ir kaut kādi jautājumi vēl par šo, vai komentāri? Man ir skaidrs. Kuram nav skaidrs? Kuram ir? Negrib neviens ar mani komunicēt, laikam mazgā traukus. Labi. Nē, Līgai ir skaidrs. Līgai ir skaidrs, superīgi. Ļoti labi. Jā, Tātad, apmēram skaidrs. apmēram? Tā, labi, kas tev nav skaidrs, Anitiņa? Nē, nu ir vienkārši es tā, nu, pierakstu un domāju, ja kas tad, nu, Jā. kā ir skaidrs, jā. Tas ir tas tā 3. alga, tā teiksim. 1. alga bija no klientiem, 2. ir tas ātrās, nu, tas zvaigznes bonus, tad ir 3. ir tas quick start bonus, un tagad ir 4. bonus. 4. bonus ir tas Ufinity bonus. Kas tas tāds tagad ir? Tūlītās es viņu atradīšu, lai jums varu parādīt. Tā. Tā ir. Tūlīt nošārošu. Uzreiz saku, ka viņš tiks mainīts. Tā es bišķi palielināšu, lai jums ir vieglāk. Ja, bišķiņ izplūdis, bet nu, tāds viņš tas ir, tas slaids, kamēr mums nav normāli slaidi. Bet sakot, viņam te jūs redzat Ufinity bonus, tā viņš arī saucās. Ko tas nozīmē? Tas ir noteikts procents, ja, apgrozījums no visas komandas, pilnīgi no visas, vienalga, cik tev tur tālu, kādā tev tur 20. vai 150. līmenī būs cilvēki, nu, pasapņojam mazliet tālāk. Un tad no visas komandas apgrozījuma tas ir aprēķināts konkrēts procents, kas izskatās šādā te ciparā. Tūlīt iziesim cauri. Uzreiz saku, ka šitie cipari nav pareizi. Viņi viņus labos. Viņi būs mazāki, tie cipari. Visi šie stabiņi būs mazāki cipari. Tā kā tas vēl nav galīgais variants, šis ir darba variants, bet es jums stāstu vienkārši principu, lai jūs saprotat. Nav svarīgi, cik tas cipars tagad parādās. Var sakot, tas ir domāts tie BV punkti apgrozījums no visas komandas. Es ne, bet tātad mani klienti, ko ir nopirkuši mani partneri, ko ir manu partneri nopirkuši visos dziļumos un ko ir manu partneri klienti visos dziļumos nopirkuši. Tas viss sastāda šito ciparu. Un tad līdz ar to izejot no tā, kāds ir tas cipars, ir aprēķināts konkrēts tas procents, nu, jau naudā jau konkrēts cipars ir aprēķināts. Nu, redzat, piemēram, ja tie ir 300 apgrozījums, ja, tad tie ir $24, bet tas cipars būs mazāks. Ja, tā kā, jo, piemēram, executive, ja, šitas te, kuru grūti izrunāt, te ir rakstīts 3000, reālajā dzīvē tas cipars būšot 1700, ja, tā kā mazāk. Būs kaut kur, nu, uz pusi nē, bet bišķi mazākā uz pusi mazāki tie cipari būs. Līdz ar to, nu, tad pieņemam, ja mums būtu tas executive, ja tas 1700 apgrozījums, tad mums izmaksās komisijā to Ufinity bonusu plus vēl pārējām visām algām papildus vēl vienu algu, tas ir $240. To tas nozīmē, tas Ufinity. Un kas vēl?
Kas vēl ir interesanti, runājot par to Ufinity bonusu, nezinu, vai jūs zinat vai nezinat, bet mums būs trinārais hibrīda plāns, tā viņš arī sauksies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram no mums varēs būt 3 kājas. Jūs man tūlīt citīsiet, kas par kājām. Tātad tas nozīmē, ka, piemēram, pieņemsim Anitai, zem Anitas tur ir Irēna, tur ir, pieņemsim, nezinu, Aļona un nezinu, kas vēl Mārtiņš, pieņemsim, ja? Tagad es fantazēju, zem mani tas ir 3 cilvēki. Tās ir viņas 3 kājas, un tad tur Mārtiņam ir atkal cilvēki, un aiziet dziļumā tālāk. Zem Irēnas tas pats notiek, ja? Tās ir tās kājas, visā dziļumā, visi tie partneri visiem klientiem, tās ir tās kājas, jeb 3 komandas vēl varētu citiem vārdiem teikt. Tad mums katram varēs būt tikai 3 kājas, un ko tad darīt? Nu, tad piereģistrēt 3 partnerus un meditēt, gaidīt, kad tur kas notiks? Nu, nē. Mēs turpinam reģistrēt jaunus, mēs neko negaidām. Būs mums iespējas 60 dienu laikā, tā kā mēs cilvēku piereģistrējam, 60 dienu laikā mums būs iespēja šo te cilvēku pārlikt apakšā kaut kur. Pēc kāda principa, kā to darīt, mums būs veselas atsevišķas mācības, Roberto nāks mūs un mācīs, kā to darīt pareizi, lai mēs sev neiegriežam mīnusu. Ja, lai mēs visu to izdarām vienkārši pareizi un korekti, un lai visi ir pēduši un visi ir priecīgi. Bet kāpēc es to tagad pieminu? Lai jūs noķerat ideju, kad jūsu sponsors, nu tātad tiem, kam es esmu sponsors, man jau ir vairāk kā 3 partneri. Es jau sāku domāt, zem kuriem es gribu likt apakšā cilvēkus, jo to parāda jau jūsu tagadēja aktivitāte, ko jūs tagad darat vai nedarat. Ja jūs gulēsiet un jūs neko nedarīsiet, jūs no manis partnerus nedabūsiet. Ja jūs darat, tad, jo man var būt tikai 3 kājas, un tie, kas dara tagad, nevis gaida kaut ko, meditē par kaut ko, kaut kad jau es sākšu, bet tie, kas dara tagad, jūs no manis dabūs, es likšu jums apakšā partnerus. Vienu pēc otra likšu. Un tie, kas būs pirmie 3, tie, kas būs visaktīvākie, tie arī būs mani pirmie 3. Un zem tiem es arī likšu apakšā partnerus. Un uz priekšu arī likšu, ne tikai tagad likšu, bet visu laiku likšu partnerus. Tā kā jums ir ļoti interesants brīdis šis, un jums ir iespēja parādīt, kuri grib būt tie pirmie, zem kuriem es likšu visus pārējos partnerus. Un tieši to pašu darīsiet arī jūs ar saviem partneriem. Ja, jo jums arī būs tikai 3 katram, un jūs liksiet apakšā zem tiem 3. Tur būs sava sistēma, kā to darīt, to mums visu iemācīs, tur nebūs nekas sarežģīts, bet tas būs ļoti motivējoši. Tas būs ļoti motivējoši, piekrītat? Kad tu zini, ka tev palīdzēs. Kāpēc? Jā, protams, tu nenopelnīsi to 1. mēneša bonusu, ja tavs sponsors paliek apakšā savu partneri, bet tu nopelnīsi lielāku to Ufinity bonusu. Tas tev būs naudā, tu pelnīsi ne tikai tur būs kaut kādi mistiski punkti, bet jo tev būs vairāk punktu, tad jo tev sponsors vairāk ieliks šos te partnerus, tev būs vairāk punktu, ne tevis sastrādātie, bet tavs sponsors to būs sastrādājis. Tie punkti jau skaitīsies arī tev. Tas nozīmē, ka tev būs vairāk punktu, tev būs lielāks šis te Ufinity bonus, tu reāli pelnīsi no tā naudu. Tas nebūs tikai, ka teorētiski tev kaut ko ieliek. Tas būs praktiski tavām aciņā nauda. Tas ir tas, tāpēc ir vērts tagad sākt darīt, nevis meditēt, gaidīt 5. datumu un tad kaut ko es sākšu darīt. Tagad vajag sākt darīt. Un parādīt savam sponsoram, kad jūs gribat, lai zem jums liek apakšā cilvēkus, nevis jūs paliek zem kāda apakšā. Tas ir tas svarīgākais. Jā, un tad noteikti vēl, es domāju, ka vēl varētu būt jums jautājums tāds, jo ļoti bieži tīkla marketingu tā arī uztver, kad ja es nāku tīkla marketingā, te jau birs manu no debesīm. Es te kaut ko padarīšu, un tad es palaidīšu luni, un viss labi. Jā un nē. Kaut kur jau tajā ir taisnība, bet tā taisnība ir tajā, vai varēs kaut ko nedarīt, tas jautājums. Varēs. Bet, lai kaut ko nedarītu, vispirms ir jāizdara. Ir jāizveido komanda, kas reāli strādā, kas dod to apgrozījumu un dod apgrozījumu dziļumā un tālu dziļumā. Jā, tad ir jāfokusējās ne tikai uz savu to pirmo līniju, bet arī uz dziļumu, kas tur notiek. Tā jānoskaņojas īstenībā ir tā stabilus 3 gadiem, kad es tiešām darīšu katru mēnesi kaut kādu savu minimumu, cik es spēju, cik es varu, bet es darīšu.
Un tad, jā, tad pēc tiem 3 gadiem ļoti iespējams, vai pēc 5 es varēšu neko nedarīt. Un man būs nauda. Jā, tā. Bet tas nevar to iedomāties tā, ka es tagad 1. mēnesī kaut ko padarīšu, tad es laidīšu lunu un neko nedarīšu. Tad jau man vairs neko nevajag. Un tad varēs nedarīt, jā, tad pēc tiem 3 gadiem, ja būs pastrādāts pa tiem 3 gadiem, bet paliks viens nosacījums. Arī, lai saņemtu šo te founder procentu, arī tur ir nosacījums. Ir nosacījums katru mēnesi uzturēt šos te personīgos 100 punktus. Ko jūs saprotat ar personīgos? Tas nenozīmē, ka jums obligāti pašiem ir jāpērk produkts. Tad 100 punkti ir divas kurkumas burciņas, ja? Divas kurkumas, principā. Var jau arī pats tās 2 kurkumas nopirkt mēnesī, nekas jau gabals jau no tā nenokritīs, vai ne? Bet nav obligāti, ja? Tas ir domāts klientiem pārdotais apjoms, tas minimums, kas būs jāizdara. Ja, lai saņemtu šo te Ufinity bonusu, kas liekas, smieklīgs, vai ne? $24, nafik. Kāpēc $24? Tāpēc, ka maz jau tas apgrozījums, tur jau nav, ja? 3 cilvēki komandā, tur jau nekā nav. Bet tagad paejam tālāk, ja? Man te nav tagad slaida, bet ir rekur lielais slaids. Bet iedomājieties, pasapņojiet pēc tiem 3 gadiem, 4, 5 gadiem, kad jums būs milzīga tā komanda. Un es ticu, ka jums būs, ja jūs to gribat un darat, tad jums noteikti būs. Kad jums būs tas lielais apgrozījums, ja? Tā lielā komanda, un te ir viss potenciāls, produkts ir unikāls, kompānija tikko sāk, neviens neko nezin par Switch, te ir tikai rakt un celt ārā naudu, te ir vienkārši jāceļ, tas ir tas brīdis, kad te viņš ir. Jo tā, ka mēs skatāmies tos mazos cipariņus, kas tad tas pa bonusu? Paskatāmies tagad, kad ir tas lielais apgrozījums komandā, tie ir 8,000, 12,000, 16,000 mēnesī, 20,000, 24,000, ejam tālāk, jo tā komanda kļūst lielāka, jo viņa auga, jo tas bonus kļūst arvien simpātiskāks un simpātiskāks, vai ne? Un pat ja tie būtu kaut vai sākumā 3,000 mēnesī, manuprāt, daudziem jau tas ir wow, tas jau ir kruti, man liekas. Jo cilvēki cīnās cik stundas dienā, lai nopelnītu 500 eiro Latvijā. Pat tas 1000 jau ir ļoti forši īstenībā, iesākumam. Tad šī ir tā iespēja. Bet tas, kas mums ir jāatcerās, ka mums ir jābūt katru mēnesi, ja mēs gribam šo Ufinity bonusu saņemt un arī akcionāru naudu saņemt, to procentu, to 1 vai 2% kvartālā, tad mums ir jāsaprot, ka katru mēnesi mums ir jābūt aktīviem. Kā mēs varam būt aktīvi? 100 punkti mēnesī. Vai nopērkam paši tās 2 kurkumas burciņas, vai pārdodam 2 klientiem vai 1 klientam 2 kurkumas burciņas. Tā ir mūsu aktivitāte mēnesī. Tas minimums gan mums ir jāizdara. Bet tad, ja mēs būsim pastrādājuši, vairāk arī nekas nebūs jādara. Principā, pa lielam. Ja mēs tā pasapņojam tādā mazliet tuvā nākotnē, nemaz ne tālā. Jo iespēja šeit, iespēja ir īstajā laikā un ar īsto produktu. Tāds, kas nav nevienam. Man liekas, unikāla iespēja. Tas bija tas, ko es gribēju jums nodot. Kādi ir jūsu, es gribu, lai jūs ieslēdzat mikrofonu, ko jūs pasakiet, ko jūs sapratāt, ko jūs nesapratāt, kādi vēl palika jautājumi, ko gribās, piebilst vēl varbūt kaut ko.